Lasījums no dziesmu dziesmas. Liec mani kā zīmogu pie savas sirds. Kā zīmogu uz savu pleca. Jo mīlestība ir varena kā nāve, bet greizsirdība nežēlīga kā elle. Tās liesmas, uguns liesmas, dievišķas liesmas. Lieli ūdeņi nespēja izdzēst mīlestību, nedz upes to noslāpēt. Ja cilvēks dotu par mīlestību visu sava nama bagātību, par viņu pasmiesies kā par neko. Tas ir Dieva vārds. Lasījums no Svētā apustuļa Pāvila 2. vēstules korintiešiem. Brāļi, Kristus mīlestība skubina mūs, kas uzskatām, ja viens ir nomiris par visiem, tad visi ir miruši. Un Kristus ir nomiris par visiem. Lai tie, kas dzīvo, vairs nedzīvotu sev, bet tam, kas par viņiem nomira un augšām cēlās. Tāpēc no šī brīža mēs vairs nevienu nepazīstam pēc miesas. Un ja Kristu pazinām pēc miesas, tad tagad vairs nepazīstam tādā veidā. Ja kāds paliek Kristū, tas ir jauns radījums. Senais ir pagājis, un lūk, ir radies jaunais. Tas ir Dieva vārds. Sešdesmit trešais psalms. Mana dvēsele ilgojas pēc tevis, Dievs. Dievs. Mans Dievs tu esi. Es meklēju tevi no agra rīta. Pēc tevis slāpst mana dvēsele. Mana miesa ilgojas pēc tevis, kā izkaltusi sausa zeme bez ūdens. Svētnīcā tā esmu lūkojies pēc tevis, lai redzētu tavu spēku un godību. Tava žēlastība ir labāka par dzīvību. Tādēļ manas lūpas tevi slavēs. Tā es teikšu tevi savā dzīvē.
un tavā vārdā pacelšu savas rokas. Jo tu esi kļuvis man atbalsts. Un tavu spārnu ēnā es varu gavilēt. Mana dvēsele tveras pie tevis. Mani atbalsta tava labā roka. Mana dvēsele ilgojas pēc tevis, Dievs. Alleluja! Saki mums, Marija, ko redzēji ceļā? Es redzēju kapu jau tukšu un augšām celtā godību. Kristu es sastapu dzīvu. Redzēju debesu sūtņus un satītos audeklus. Un blakus tiem sviedrautu. Alleluja! Lasījums no Svētā evaņģēlija, ko uzrakstījis Jānis. Pēc Jēzus augšām celšanās, nedēļas pirmajā dienā, Marija Magdalēna agri no rīta, kamēr bija vēl tumšs, atnāca pie Kristus kapa un ieraudzīja, ka akmens no kapa ir atvelts. Bet Marija stāvēja ārā pie kapa un raudāja. Un tā raudādama, viņa noliecās pie kapa un ieraudzīja divus eņģeļus baltās drānās, kas sēdēja viens galvgalī un otrs kājgalī tajā vietā, kur bija gulējusi Jēzus miesa. Un tie viņai teica: Sieviete, kāpēc tu raudi? Viņa tiem sacīja: Mans kungs ir paņemts, un es nezinu, kur viņš ir nolikts. To pateikusi, viņa pagriezās atpakaļ un ieraudzīja stāvam Jēzu, bet nepazina, ka tas ir viņš. Jēzus viņai sacīja: Sieviete, kāpēc tu raudi? Ko tu meklē? Viņa domādama, ka tas ir dārznieks, viņam sacīja: Kungs, ja tu viņu aiznesi, pasaki man, kur tu viņu noliki, un es viņu paņemšu. Jēzus viņai sacīja: Marija. Bet viņa pagriezusies atbildēja viņam ebreju valodā:
Rabuni. Tas ir mācītāji. Jēzus viņai teica: neaizturi vairs mani, jo es vēl neesmu uzkāpis pie tēva, bet ej pie maniem brāļiem un viņiem pasaki: es aizeju pie mana tēva un jūsu tēva, pie mana Dieva un jūsu Dieva. Marija Magdalēna aizgāja un paziņoja mācekļiem: es redzēju Kungu. Kā arī to, ko viņš tai bija sacījis. Tas ir Kunga vārds. Šodien jau pati pirmā rindiņa paņem tādā mīlestības varā. Liec mani kā zīmogu pie savas sirds. Liec mani kā zīmogu pie savas sirds. Vēl vairāk mani uzrunā cits tulkojums, kur ir piespied mani kā zīmogu pie savas sirds. Tā stipri, cieši. Piespied mani, Kungs, pie savas sirds. Piespied mani un neatlaid. Piespied mani kā zīmogu pie savas sirds. Tur ir tik silti, tik droši, tik labi, tik mierīgi. Tur ir kā mājās, pie Dieva sirds. Piespied mani kā zīmogu pie savas sirds. Tik skaisti vārdi. Un vairāk neko nevajag. Tikai Dieva mīlestību piedzīvot savā dzīvē. Tikai piedzīvot šīs ilgas pēc viņa. Un ar to pietiek. Arī psalms runā par šīm ilgām. Pēc tevis slāpst mana dvēsele. Pēc tevis ilgojas mana miesa, kā sausa izkaltusi zeme, kur nav ūdens. Šīs ir vienas no manām mīļākajām psalmu rindiņām. Es tās bieži atkārtoju savās domās, savās sirdī un arī skaļi. Pēc tevis slāpst mana dvēsele, slāpst mana dvēsele. Kā sausa izkaltusi zeme, kur nav ūdens. Iedomājies, kā slāpst tāda zeme, kura ir saplaisājusi. Es to redzu ļoti skaidri, jo bērnībā mēs daudz ceļojām. Un īpaši Vidusāzijā es redzēju šo saplaisājušo zemi, kura slāpst pēc ūdens. Tāpēc es tik skaidri iztēlojos to, kā mana dvēsele slāpst, kā sausa izkaltusi zeme, kur nav ūdens. Slāpst pēc Dieva mīlestības, pēc Dieva pieskāriena.
pēc apskāviena, pēc šīs te sajūtas, ka Dievs man ir piespiedis kā zīmogu pie savas sirds. Cieši. Un nekas mūs nevar šķirt. Ne sāpes, ne pārbaudījumi. Nekādas dzīves vētras mūs nevar šķirt. Nekas mūs nevar šķirt no Dieva mīlestības. Nekas mani nevar šķirt no Dieva mīlestības. Mana dvēsele slāpst pēc tevis, kā sausa izkaltusi zeme, kur nav ūdens. Un tikai viņš ir tas ūdens, kas spēj atveldzēt slāpstošu dvēseli. Viņš ir dzīvais ūdens. Viņš ir dzīvības maize. Viņš ir dzīvība. Bez viņa mēs kaut esam dzīvi, bet mūsos nav dzīvības, patiesās dzīvības, prieka pārpilnības, gaismas. Un evaņģēlijā šodien mani ļoti dziļi uzrunāja rindiņa. Jēzus viņai sacīja: sieviete, kāpēc tu raudi? Kāpēc tu raudi? Jēzus jautā katram no mums, kad mums ir skumji, kad mums kaut kas sāp. Pastāsti man savas bēdas. Pastāsti, kāpēc tu raudi. Man interesē viss, kas notiek tavā dzīvē. Kāpēc tu raudi? Un gribas turpināt. Neraudi. Es esmu šeit. Es esmu ar tevi. Es esmu dzīvs. Es esmu patiess. Es esmu reāls. Es tevi mīlu. Es tevi mīlu ļoti. Vairāk nekā tu spēj iedomāties. Nekā tu spēj iztēloties. Es esmu ar tevi. Šajā situācijā. Es esmu ar tevi. Sieviete. Kāpēc tu raudi? Kāpēc tu raudi? Uzticies man. Es esmu ceļš. Es esmu tavs ceļš. Un tava dzīvība. Un tava gaisma. Un tava brīvība. Un tavs prieks. Un tava laime. Tavs viss, sieviete. Kāpēc tu raudi? Lai slavēts Jēzus Kristus. Šodienas lasījumi man pārdomās veda šis te teksts. Viņa pagriezās atpakaļ un ieraudzīja stāvam Jēzu, bet nepazina, ka tas ir viņš. Bet nepazina, ka tas ir viņš. Cik tas ir dīvaini, kādu meklēt ar sirds ilgām un ar asarām, bet to satiekot un atrodot, to nepazīt. Šī raksturlieta man liek domāt par to, ko es lūdzu, un pēc kā es ilgojos, pēc kādām lietām vai notikumiem manā dzīvē. Bet tad, kad tas notiek, es tajā nepazīstu Dieva gribu. Es esmu tik ļoti koncentrējusies lūgt vai meklēt, ka neredzu, ka tas jau manā dzīvē notiek. Un šeit es tādu īsu liecību gribu teikt par to, kad mans vīrs kādreiz strādāja tirgojot alkoholu. Un es biju atgriezusies pie Dieva, un es sapratu, ka tas nav labi, ka tas tiešām pavisam nav labi. Un es sāku lūgt, lai Dievs maina viņa darba vietu.
Un jūs tiešām neticēsiet, bet notika tas, ka viņu atlaida no darba, kurā viņš bija strādājis ilgus gadus, un es paliku uz rokām ar 3. bērniņu dekrētā, un vīram nav darba, un es domāju, kas notiek. Bet pēc tam, pēc kāda brīža, vīrs atrada darbu. Viņš atrada darbu, viņš sāka tajā darbā strādāt, un es pat nesapratu, kā tas notiek un kas ir noticis, vai tā ir Dieva griba, vai kā. Bet tad, kad bija pāvests šeit Latvijā, mans vīrs strādāja Venden kompānijā, un mēs bijām uz pāvesta tikšanos, un vīrs saka, reku tās visas ūdens pudeles, kas ir sakrālajā laukumā, es noorganizēju, ka viņas tika atvestas. Un man tā kā ar bomi papieri, kā Rota, tu taču lūdzi, lai vīram būtu darbs, kur viņš netirgo kaut kādas lietas, kas dara ļaunu cilvēkiem, un šeit tagad sakrālajā laukumā viņš ir noorganizējis to, kad atved šo te ūdens padevi, dzidrā ūdens padevi. Un tad es sapratu, ka jā, tiešām manas lūkšanas tiek uzklausītas, un tas ir tik skaisti, ka Dievs liek saprast, ka tava lūkšana tiek uzklausīta. Un zīmīgi ir tas, ka Dievs neļauj mums palikt neziņā. Viņš uzrunā mūsu vārdā, kāreiz uzrunāja Mariju Magdalēnu. Un tad gan, kad uzrunā mūsu vārdā, tad gan mēs atpazīstam, ka tā ir Dieva griba. Un tad gan mēs noticam. Un redzēt, tikai ar personīgām attiecībām ar Dievu var redzēt skaidri. Tikai dzirdot, izrunājot savu vārdu, mēs sākam ieklausīties un paklausīt. Un atkal manī raisās lūkšana, Dievs, lūdzu, izrunā manu vārdu biežāk, lai es sirdī dzirdu tavu maigo balsi, kas saka Rota, un Dievs dod man tādu sirds gudrību paklausīt tevis teiktajam. Āmen.